Arnis Gailis, meža īpašnieks. Meži man ir patikuši jau kopš bērnības, jo tas nāk no, varētu teikt, tādas vectēva auras. Nedaudz gadus es vēl viņu pat satiku. Ļoti patika, kā viņš runāja par mežu, kā viņš man mācīja zīmēt. Viņš ļoti labi zīmēja. Un tā tas pamazām attīstījās, arī ieguva attiecīgas zināšanas izglītībā. Un vienmēr ir patikuši kaut ko darīt pašam, apsaimniekot mežu pamazām. Atguvām vectēva īpašumu un tad pamazām ir iegādāti klāt īpašumi. Es laikam esmu tas intensīvs apsaimniekošanas piekritējs. Manuprāt, mežs ir jāapsaimnieko. Latvijā tam ir jau ļoti sena vēsture. Latvijā mežs ir intensīvi apsaimniekots jau vairāk kā 300 gadus. Un, kā redzam, mums tie meži ir lieliski un aug. Tātad saimniekošana tas ir viena no cilvēka nodarbošanās. Tas rada kaut kādu paliekošu vērtību pirmkārt jau dabā, redzot to izaugušo mežu. Un, protams, arī tie ir sagatavoti materiāli, kas tālāk tiek izmantoti. Tas ir tādas vērtības un pašam paliek gandarījums par to, ka tu kaut ko esi izdarījis. Šogad ienāca prātā, kāpēc nepamēģināt pašam, jo tad, kad es izlasīju tos nosacījumus, es sapratu, ka man ir viens īpašums, kurā gandrīz visi punkti izpildāti. Ir ko parādīt, ja? Un tāpēc, protams, citās vietās ir savādāk, bet es domāju, kurš iet ar kaut kādu domu mežā, kas saimnieko, pilnīgi droši var pieteikties un mēģināt parādīt sevi citiem.